Nākamais kluba numurs, kurā būs šī diskusija, iznāks 2. janvārī. Tas nozīmē, ka valstī jau 2 dienas darbosies kā obligāts valsts aizsardzības dienests. Tiks iesaukti 600 jaunieši, 120 janvārī un 480 jūlijā. Lēmums ir pieņemts, taču domas joprojām dalās par šī dienesta nepieciešamību un arī izpildījumu. Pirmo jautājumu, Otam, es gribētu uzdot tev. Es zinu, ka man kolēģi ir sagatavojusi vienu jautājumu, kas viņai ļoti interesē. Oto, tu esi cilvēks, kas pārstāv jauniešus, uz kuru attiecas jaunais likums un visi šie runas, kas ap šo likumu ir. Kā ir, ko jaunieši runā par valsts aizsardzības dienestu? Tie viedokļi ir dažādi. Tie jaunieši, kurus es pazīstu, ar kuriem es kontaktējos, lielākā daļa ir par. Bet zināms, principā man zināms, ka pastāv 3 viedokļi. Viens ir stingri par. Tas ir saistīts kopumā ar valsts aizsardzības spēju uzlabošanu šajā ģeopolitiskajā situācijā. Vēl tas arī, ka jaunieši redz, ka viņi paši sev kaut ko iegūst no dienesta. Tad otrā puse, kur ir stingri pret, viņi uzskata, ka tā ir viņu brīvību ierobežošana un kaut kāda padomju laiku domāšanas atgriešanās, ka visiem ir jāiet armijā. Un tad ir trešais, kurš ir ļoti lielā mazākumā. Tie ir jaunieši, kuriem vienalga. Kur domā, iesauks, neiesauks, kāda atšķirība. Ja iesauks tos 11 mēnešus, tad iziešu, neiesauks, arī labi. Pie kuriem tu piedari? Pie pirmajiem, ka jā. Jo es jau tos argumentus minēju. Es varu izklāstīt sīkāk, kas jauniešiem nāk par labu. Manuprāt, pirmkārt ir disciplīna, kuru disciplīnu, protams, var iemācīt vecāki, var iemācīt skola. Bet pēc savas pieredzes, esot formas starpā, esot mācībās, tā disciplīna tiek iekalt galvā vieglāk. Otrais ir domāšana. Domāšana stresa situācijās, haosa laikā. Tad tu spēj vairāk sakoncentrēties uz to, ko tev vajag izdarīt. Tu neesi pārāk lielā stresā. Un kas saistīts ar valsts aizsardzību, es domāju, ka valsts aizsardzības dienas jau sen vajadzēja. Nē, es teiktu, tas ir mans loks. Jā, kas tie ir cilvēki? Principā tie cilvēki, es teiktu, no 18 līdz 25, kuri, pēc definīcijas jaunieši. Es zinu, piemēram, vienu zēnu, kurš vēl nav pabeidzis vidusskolu. Viņam, man liekas, ir 17 gadi, un viņš jau ir stingri nolēms, ka viņš ies zemesardzē. Viņš pat man jautā, kur man labāk iet, vai man pieteikties tajā aizsardzības dienestā un 11 mēnešu iziet to visu, vai zemesardzē tos 5 gadus. Jā, tad kaut kā es viņam apmēram izskaidroju to pamatu informāciju, lai viņš pats izlemj. Šobrīd izskatās, ka viņš izlemj par labu zemesardzē, jo viņam patīk tas, ka zemesardze var apvienot ar citām aktivitātēm, vai tas būtu darbs, studijas, kaut kādi hobiji. Bet vai mēs varam pieņemt, ka tavā lokā tomēr ir pārsvarā patriotiski noskaņoti cilvēki? Manā lokā, jā. Okay. Es tagad nocitēšu vienu citātu. Ja mēs gribam augstu profesionālas spējas, kas īsā laikā var nodrošināt Latvijas aizsardzību, tad tikai profesionāla sistēma kopā ar zemesardzi ir derīga Latvijai. Tā 2022. gada februārī LTV raidījumā 1-1 teica NBS komandieris ģenerālleitenants Leonīds Kalniņš. Tad kāpēc mēs tomēr gājām šo ceļu, šo dārgo ceļu? Es domāju, tur ir vairāki apstākļi. Pirmkārt, tā situācija mainās. Un, ja mēs apskatāmies, teiksim, 10 gadus atpakaļ, kad faktiski visi koncentrējās uz kaut kādām operācijām ārpusē, un tas bija faktiski, teiksim, nelielas vienības, bet ļoti augsts sagatavotas vienības, un tev katram individuāli, katram karavīram bija ļoti svarīgi, ka tas ir ļoti augsts sagatavots un spēja izpildīt uzdevumus. Tad, man liekas, mēs tagad ar karu Ukrainā ir skaidri redzams, ka mēs iegājuši tādā
faktiski atgriezušies konvencionālā kara darbības fāzē, kurā faktiski ne tikai kvalitāte, bet arī kvantitāte ir ļoti liela nozīme patiesībā. Tas ir viena lieta. Otra lieta, tajā mūsu attīstībā faktiski mēs sapratām, ka mēs esam atdūrušies pret tādiem griestiem, jo mēs faktiski attīstījušies esam plānveidīgi bruņotos spēkus, un jā, tādēļ arī mēs to nedarījām ātrāk, jo uzskatījām, ka bija jāsabūvē tas, ko mēs varam izdarīt uz tās brīvprātības principa, bet faktiski tas slēdziens bija tāds, kad vienā brīdī mēs atdūrām, mēs saprotam, ka tas profesionālo karavīru skaits, ko mēs varam iesaukt no sabiedrības, tas ir ierobežots, un faktiski nekāda cita iespēja, teiksim, motivēt arī zemesardzē. Mēs esam izmēģinājumi daudzas lietas, un tās vairāk nestrādā. Un kopumā mēs arī, teiksim, skatoties arī no procesiem vai notikumiem citās valstīs, mēs redzam faktiski, ka gan Amerikas Savienotās valstis, gan arī Kanāda, gan daudz citas valstis, kas pieturās tikai pie tīri profesionālas armijas, tām tagad ir problēma ar rekrutēšanu profesionāla dienestā, jo faktiski viņi saskarās ar to pašu, kad ir nenokomplektētas ļoti daudz vietas. Jo, man liekas, mēs redzam to paudžu maiņu, kur, protams, kad jaunietis, kurš ir bijis visu laiku pie kompjūtera, viņu grūti pēc tam ir motivēt, pavadīt tagad zemesardzē brīvdienās, es iešu maršā, un viņš neies, protams, viņš neies. Jā, jūs teicāt, daudz lietas nestrādā. Kas nestrādā? Es domāju, nestrādā kopumā mainās paudzes vienkārši. Mainās paudzes, un jauniešiem ir pilnīgi cita attieksme, tāda, kāda tā ir bijusi agrāk. Un, iespējams, ko mēs savā laikā uzskatījām, ka tā ir norma, tad tagad ir notikusi paudžu maiņa, un mums vienkārši jādomā, kādā veidā mēs kopumā iesaistam jauniešus valsts veidošanā, valsts stiprināšanā, un tas, man liekas, vēl viens aspekts bez tīrām valsts aizsardzības spējām, kas ir būtisks, bet arī kopumā atrodoties mūsu ģeogrāfiskā situācijā pie Krievijas kā kaimiņa, mums arī jādomā, kādā veidā mēs nostiprinām sabiedrību. Un, manuprāt, gan valsts aizsardzības mācība, gan valsts aizsardzības dienesti ir tie veidi, kādā mēs spējam nostiprināt individa noturību, pieņemt lēmumus, daudz kritiskās situācijas un daudz kas cits. Nav noslēpums, ka es nezinu, vai Lauris to varēs atzīt, bet ir dzirdēts, ka arī starp NBS virsniekiem, līdzīgi kā Kalniņš savulaik domāja, nemaz nav tādā sajūsmā par šo dienestu. Kā tas no jūsu pozīcijām izskatās? No mana kā instruktora puses, es personīgi no Ādaža bāzes, teiksim, Ādaža bāzē neesmu saskāries ar šādu veidu citādi domājošiem pa lielam. Un, jā, pieredze nav. Neesmu dzirdējis, ka mums tas nav vajadzīgs. Esmu dzirdējis par to, ka varbūt tās ir sasteigts šādas tādas lietas. Sākotnējais plāns, kas bija ieviešana 23. gada janvārī, tas, man liekas, būtu bijis diezgan sasteigts, bet pateicoties laikam vēlēšanām un tā tālāk, tad šis process tika pārbīdīts par pusgadu, tātad no 23. gada jūliju, un tas mums deva papildus laika logu pienācīgi sagatavoties tam valsts aizsardzības dienas skaitam, kuru mēs bijām gatavi uzņemt. Raivi, tu pārstāv viedokli, ka tas ir politisks lēmums. Tagad noklausies trīs kungus, man jādomā, ar ko sākt. Pirmais jautājums ir patriotisms. Un es domāju, ka mēs esam atkal nonākuši tādā strupceļā, kad, kā valsts sekretārs, es viņu saukšu par Jāni, jo es viņu pazīstu. Kā Jānis minēja, kad man ir jautājums Jānim, karš Ukrainā sākās februārī. Un tad pēkšņi Melnās jostas īpašnieks Arts Pabriks iznāk ārā ar paziņojumu, ka mēs taisam obligāto dienestu, un tā nav plānošanas grupa bruņotos spēkos. MBS komandieris intervijās ir teicis, ka viņš nav sajūsmā par obligāto dienestu tādā formātā, kā viņš ir. Lielākā daļa virsnieku, ko es pazīstu. Visi uzskatām, ka vajag aizsargāt valsti, plānot un obligāto dienestu vai nē, bet tas galvenais message, kas man neiet kopā. Mēs ieviešam skolās valsts aizsardzības mācību. Tātad bērni soļo, bērni iet, mācās šaut, ir 18, 17, 19 gadīgi, un tad viņi iet uz obligāto dienestu. Nav kaut kā bišķiņ jocīgi, ka mēs
visu to mācam, visus taisam pa patriotiem. Bet vai tiešām patriotisms ir militārs? Mēs veidojam šo obligāto dienestu. Mēs tērējam vaiprātīgo resursu. Mēs sagatavojam 600 karavīrus, kas neatrisina uz doto brīdi situāciju, konkrēto aizsardzības situāciju Latvijai. Man gribētos redzēt kardināls lēmums, ka valsts iestādēs visās strādājošie tiek iesaukti zemesardzē attiecīgi. Jo tajā brīdī mums ir vajadzīgs spēks, tajā brīdī mēs esam ģeopolitiskā situācijā, kā mēs runājam, 600 karavīri atrisinās mūsu agresoru uzbrukumu. Tātad visi šie cilvēki, jā, jums valsts maksā naudu. Kāpēc augstskolās tev ieviestas militārā mācība? Budžetā viss, kas ir automātiski, valsts uzliek pa pienākumu tev iestāties zemesardzē. Tātad man gribētos to kompleksu redzēt, jo pretējā gadījumā, kā ir rakstīts ministrijas mājaslapā, loterijas princips, tur ir tādi vārdi. Tātad izvēlamies pēc loterijas principu. Paklausieties, mums ir vienība, cilvēks karo apvidū, viņam jāzina komandieris, viņam jāzina apvidus, lai viņš varētu pildīt uzdevumus. Un tas nevar būt tā, mēs piesakamies 5 no Ventspils, 5 no turienes. Tā nav strateģiskā plānošana. Un es pilnībā piekrītu tam, ka bruņoto spēku instruktori un virsnieki zina savu darbu, kā sagatavot. Bet uz doto brīdi es to redzu tikai kā resursu izšķiedēšanu. Mums ir Kandavas tehnikums, zemesardze, profesionālais dienests, valsts aizsardzības mācība, un mēs veidojam jauniešus, kuriem Raivi, dosim iespēju atbildēt. Raivs teica, ka tie 600 neko neatrisina. Nē, es pilnīgi nepiekrītu šādai nostājai, jo ar ko tad atšķirsies tā pasakot tagad, kad visiem valsts pārvaldē dienošajiem vai ierēģiem jāiestājas obligāti zemesardzē. Mēs jau mēģinājām šādas pieejas, bet mēs atdūrāmies nekur, jo tur ir daudz tajā brīdī, vēl ir daudz grūtāk šo īstenot nekā iesaukt jauniešus un apmācīt jauniešus. Vai šo plānu bruņotie spēki iesniedza, vai tas bija ministrijas un tā laika ministra lēmums? Tas ir jautājums, jo NBSā, kuluāros un virsniekiem, tu zini, runājot, neviens nav redzējis tādu plānošanas grupu. Daudzas lietas tiek pieņemtas politiskā lēmumā līmenī, un tās lietas, jo tās skar visu sabiedrību. Tās nav tikai tā, ka arī mūsu pašos kaimiņu valstī vienā tas bija tīri politisks lēmums pāriet uz obligāto dienestu atpakaļ. Tādēļ, tas, manuprāt, šāds jautājumu nostādījums nav īsti pareizs. Pa tiem 600, tas, ko mēs esam vienmēr teikuši, mūsu lielais izaicinājums ir infrastruktūra. Jo mēs neesam, esot visu laiku faktiski būs brīvprātīgi balstīti bruņotie spēki, mums viss tā infrastruktūra, kas ir vajadzīga valsts aizsardzības dienestam, kā kazarmas, ēdnīcas, sporta zāles, tā nekad nav bijusi vajadzīga. Un tas ir ierobežojušais faktors. Tādēļ mēs esam izveidojuši plānu, kādā maksimāli ātri 5 gados, faktiski mēs varētu sasniegt 4000 iesaucamos, bet, tas ir tāds vistas un nolas jautājums. Var pateikt, jā, mēs kamēr nespējam 4000 iesaukt, tad mēs neko nedaram. Bet tieši otrādi, es teiktu, tas ir būtiski sākt ar tiem 600, vai mēs sākām ar 300, lai mēs sākam saprast, kā tā sistēma strādā. Jo, Raivi, es saprotu, tu biji tajā profesionālajā laikmetā, kad bija svarīgi šīs te iezīmes, un es saprotu, ka ir daudziem virsniekiem jāpārorientējas. Jo skaidrs, ka ja tu esi viens vai tu trenē profesionāli, kuram ir līgums, un viņam, ja viņš neatnāks, viņš tiks sodīts. Un otrs, ka tu trenē brīvprātīgo, ne brīvprātīgi, bet iesaukto, kas ir pilnīgi savādāk, principā, un tas būs patiesībā instruktoriem vislielākais izaicinājums. Mainīt attieksmi pret jauniešiem. Jā, mēs nerunājam par kvalitāti, mēs runājam par vienu. Vai šajā lēmuma procesā tika iesaistīta bruņoto spēku plānošana, un tiešām šis lēmums tika izplānots no bruņotiem spēkiem, tas bija tikai ministrijas līmenī? Tu man neatbildi uz jautājumu. Bija iesaistīti. Jā, bija viņi iesaistīti. Protams. Tātad viņi plānoja, viņi teica, ka vajag šo obligāto dienestu tādā kontekstā, jo, kā es to redzu, tā kā tu mini ir obligātais dienests, uz to brīdi Latvijā nestrādā rezerve. Nestrādā. Un es pats saņēmu šīs pavēles, Jāni, un tur pat nezinu, vai es izgāju medicīnu, un tas ir bataljonos cilvēki pat nezinu, vai šie cilvēki ir izgājuši medicīnu, tātad rezerve vispār nestrādā. Un tas ir tas trakākais. Un tu sagatavo rezerves virsniekus, tu sagatavo rezerves karavīrus, un es to redzu tā, ka cilvēks iziet šo obligāto dienestu,
Un obligātā dienas laikā, kāpēc zemesardze, piemēram, viena brigāde sagatavo šos 500 cilvēkus, un šīs apmācības laikā viņi skatās, šim cilvēkam ir potenciāls uz mehanizāciju, šim cilvēkam ir potenciāls, nezinu, tur snaiperis, un tu viņus sadali pa kaut kādām jomām. Šī gadījumā cilvēki pabeidz obligāto dienestu, viņi aizbrauc prom, viņiem vajag pēc tam atkārtot apmācību. Viņi tiks ieskaitīti aktīvajā rezervē, kur attiecīgi... Kur uz doto brīdi nestrādā, Jāni. Jā, tādēļ mēs to arī veidojam. Bet mēs runājam par plāniem, kā tu saki, politiķi plāno. Mums ir uz robežas, mums patreiz ir Krievija. Ja? Mēs runājam nevis par 10 gadu plānu, mēs laiku kaut kāds plāns taisam, iepērkam CVRT, Latvijas, pa ko mēs pieskarsimies. Visus tos mēs darām, bet nekas no tā nav izdevies. Mums ir vispār jāstiprina robeža kā tāda. Mēs redzam, kā Belgradā pat Krievi vai Ukraiņi stiprina robežu. Mēs runājam par to, kā notiks mobilizācija, kā pārvietošanās. Mēs runājam par tādām lietām. Bet precizēsim, tu neesi pret... Es neesmu noteikti pret obligāto dienestu, bet man gribētos redzēt, ka šis obligātais dienests ir paliekošs. Man gribētos redzēt, ka šis cilvēks, kas atnāk, viņš aizsargā savas mājas, jo viņš zina apvidu, viņš zina komandieri. Pretējā gadījumā cilvēki aizbraucot uz Alūksni, viņi atbrauc atpakaļ, viņi ikdienā nav tanīs vienībās. Tā tad nenotiek, ja viņš ir tanīs zemesardzes konkrētajā vietā, to ar viņu var strādāt. Viņš var gatavoties šīm funkcijām, mēs runājam. Uz doto brīdi, 2-3 gadu laikā, lai mums ir tev ir tuvāk zemesardzes modelis. Man ir uz doto brīdi tā situācija tāda, ka es gribu redzēt, ka tie cilvēki, kas ir ādažos, uz doto brīdi viņi ir ādažos, ka tad viņus reāli sadala un viņi paliek tad. Nevis viņi aizbrauc prom no Latvijas. Bet to jau mēs nevarēsim... Tāpēc mums ir tā situācija, ka mums no vietējā mēroga, ka no bataljoniem atnāk pieprasījums. Mums ir bataljoni. Bataljoni pieprasa, mums vajag 4, 10, 20, 30. Mēs viņus apmācam jau konkrētiem bataljoniem šie cilvēki. Mums uz doto brīdi tā mēs sagatavojam 600 karavīrus. Lauri, vai ir tā, ka ja karavīri apmāca, tad viņš var aizsargāt tikai kaut kādā konkrētā reģionā, vai viņu tomēr apmāca, ka viņš var aizstāvēt jebkur? Protams, arī Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes loma valsts krīzes gadījumā ir pastiprināt valsts teritoriju, jeb kādu karsto punktu, tad jebkurā Latvijas vietā. Tas nav tikai konkrēts reģions. Labi, bet kā šķiet, labi, tagad tas aizsardzības dienests šobrīd ir tāds, kāds viņš ir, likums ir pieņemts, viņš ir. Un aizsardzības mācība. Tātad mums ir divi konfrontējošas situācijas reāli. Vai viņi ir kādā ziņā viņi ir konfrontējuši. Skola tagad mācīs patriotizmu, ieroču un soļošanu. Un tā tad mācīs tās pašas lietas, Jāni. Nē, tā nav. Manuprāt, tās ir savstarpēji integrētas lietas, un pašlaik programma attiecīgi tiek modificēta, lai to iekļautu obligātajā saturā. Un daudz soļošana, piemēram, lai kā man gribētos, viņi ir izņemta, jo nav vienkārši stundas tik daudz laika. Bet tas, kas, lai tieši valsts aizsardzības mācība tiks izmantota, lai risinātu tās problēmas, par ko tu faktiski par ko tu runā, lai sagatavotu to speciālistus un priekš valsts aizsardzības dienesta. Jo tas, pie kā mēs pašlaik strādājam, faktiski mainīt šo valsts aizsardzības mācības nometņu koncepciju, lai mēs varētu vairāk atlasīt to speciālistu, ko pēc tam jau valsts aizsardzības dienestā mēs varētu jau mērķtiecīgāk virzīt par instruktoriem, par kiberspeciālistiem un tādām specialitātēm. Bet, ja drīkst, es tomēr par to, es saprotu, mēs gribam tā uzreiz visu kaut ko, bet bruņoties spēku komandieris nodefinē vajadzību. Viņš pasaka, cik viņam vajag bruņoto spēku skaitli, lai aizsargātu valsti. Un ir vairākas iespējas. Vai nu tu viņus, ja tev ir finansējums, ja tev cilvēki, tu vari viņus dabūt no profesionāla dienesta, tu vari viņus rekrutēt caur zemesardzi, vai otra iespēja, vai tad pēdējā iespēja bija tajā brīdī atgriezties pie valsts aizsardzības dienesta. Kāpēc obligātais dienests nevar būt zemesardze? Kā obligāts iesaukums zemesardzes valsts iestādes. Tad ir pēdējā iespēja, kur tad ir jāsamazina NBS ambīcija un jāsamazina struktūra, jo tu nevari uzturēt tukšas vienības. Un mēs redzam, ka ar zemesardzi mēs labprāt liktu līdz 16,000, bet nav jau to. Bet ja jūs redzat, ka Latgales brigādē trūkst cilvēku, kāpēc te jūs no turienes viņus neiesaucat, piemēram, vai Kurzemes brigādē? No turienes, kāpēc ir brīvprātības princips, loterijas princips? Kāpēc nav konkrēti plānošana, ka mums vajag tur
kurš ir spējīgs? Tādēļ, ka pirms mēs ķērāmies pie šī procesa, mēs veicām fokus diskusijas ar jauniešiem. Tā bija jūsu grupas, attiecīgi dažādos reģionos. Mēs speciāli mēģinājām saprast, kāds ir jauniešu... Jā, tu runā kā diplomāts. Tu runā kā diplomāts, bet tu nerunā konkrēti. Tev ir Krievija pie robežas, un tu stāsti par, tagad tu man stāsti, politiķi pieņem lēmumu. Tagad tu saki, mēs veicām diskusiju par mācību skolās. Tu man prasīji, kādēļ ir tikai atlase. Tādēļ, ka tajās fokus diskusijās ļoti skaidri iezīmēs, ka jaunieši ir, mūsdienu jaunieši, viņi, protams, ka nav priecīgi par šo vislielākā daļa, bet, ja šas tiek ieviestu, tad tur nāc ārās ļoti skaidri, ka mēs gribam, ka jābūt vienlīdzības principam. Un to mēs arī, starp citu, redzam, kad ja apskatās Igaunijas modeli pret Lietuvas modeli, kur Igaunijā šis vienlīdzības princips ir ievērots, tad tur ir daudz pozitīvāka attieksme pret... Kāds ir Igaunijā vienlīdzības princips? Igaunijā tev ir jāiet dienēt vienalga. Tur nav NT izņēmumi, kuri var neiet dienestā. Jā, tur nav. Tur ir konkrēti. Tādēļ arī, lai mēs sasniegtu to brīdi, mums nav citas iespējas, lai šo vienlīdzības principu ievērotu. Tad vienīgais, ko arī Zviedrijā šāds princips eksistē, tas nav mūsu kaut kas tāds unikāls. Tādēļ mēs arī Saeimas diskusijās nācām pie slēdziena, kad, lai šo principu ievērotu, mēs atlasīsim proporcionāli no katra novada attiecīgi deklarētājiem pēc izlozes principa. Komplektēs tās vienības. Ja tev pieteiksies, piemēram, 50 no Kurzemes. Bet nav vairāk. Tas ir tehnisks jautājums, bet tu nevari nokomplektēt vienības daudzos reģionos. Tev būs tāpat jāsūta. Bet, cik es saprotu, ir prognozējums, ka nepieteiksies tik daudz brīvprātīgi. Nepieteiksies, jā? Tā. Nepieteiksies. Vai jums ir izdevīgāk, ka vairāk piesakās brīvprātīgi, jo es pieļauju, ka varētu būt viens darbs strādāt ar tiem, kas atnākuši brīvprātīgi, un cits strādāt ar tiem, kas atnākuši, nezinu, kā nosaukt, kas iesaukti, jā? Kas iesaukti. Tur varētu būt atšķirība šai darbām? Pieļauju, ka jā. Šobrīd, paldies Dievam, paldies Dievam, bet šobrīd ir situācija, kad pirmajā iesaukumā visi 254 karavīri, kas nonāca mehanizētajā kājnieku brigādē, bija brīvprātīgie. Tātad šobrīd, līdz šim brīdim, principā, tikai to pozitīvāko var pateikt, jā, un cilvēki motivēti. Atsevišķi gadījumi, protams, ir, bet, kā saka, tik uz priekšu. Vai būs atšķirības, kad cilvēks augs iekšā ne pēc viņa vēlmes, jā? Tad pret viņa gribu. Tad pieļauju, kad varētu būt savādāk kaut kas, bet grūti tagad spriest. To varbūt redzēsim vēlāk, ja tāda situācija būs, un tad varbūt komentāri būs detalizētāk, bet šobrīd es teiktu, ka jā, izaicinājumi varētu būt, bet ne kritiski. Kompensācija tie 600 eiro, kas ir augstāka gan kā Lietuvā, Igaunijā, Somijā, vai tā summa tika noteikta tik augsta ar domu, ka nebūs brīvprātīgo? Nē, tur ir 600 un 300. 300 ir parasti ir iesaukti, tad 600 ir brīvprātīgie. Tā ideja bija tāda, ka faktiski mēģināt maksimāli motivēt, jo skaidrs, ka brīvprātīgais tomēr ir brīvprātīgais. Viņš tomēr būs daudz motivētāks attiecīgi dienestā nekā tas, kas ir iesaukts. Un tādēļ arī ideja bija tāda, ka tā summa ir dubultā. Jūs nebaidat tas, ka šī plaisa būs tik liela? Vieniem būs 600, otriem būs 300. Un tie vēl negrib. Pašvainīgi. No vienas puses, jā, kur ir atbildē. Varbūt pašvainīgi, bet liek domāt savādāk, bet pieļauju, ka jā, ka varētu būt kaut kāda plaisa veidoties starp šiem diviem kontingentiem. Bet te ir atkal māksla cilvēkiem, kas ar viņiem strādāt, šo plaisu samazināt maksimāli, nedalīt viņus, nodarbināt pareizi. Un tā tālāk. Oto, kā tu domā, tas ir tā godīgi un labi, ka tiem, kas nāk brīvprātīgi, ir 600 mēnesī, un tiem, ko iesauc, ir 300 mēnesī? Es pat nezinu, jo es šito informāciju tikai uzzināju tagad. Tas būtu pārdomājis. Būtu gājis dienēt. Bet 600 eiro brīvprātīgi, 300 eiro, ja iesauc. Jā. Tas, kurš gribēs iet brīvprātīgi, viņš jau tāpat ies.
Tad ir otra daļa, kur ies brīvprātīgi tikai dēļ tiem 600 eiro, kas, es neteiktu, ka ir baigi lielā motivācija. Tad vajag paaugstināt. Es domāju, ka drīzāk to plaisu vajadzētu samazināt. Samazināt tomēr. Nedalīt, jā. Nedalīt vispār. Es neesmu baigais tur politiķis vai tā, bet es domāju, ka vajag iespējams bišķiņi samazināt. Pieņemsim tur 450 un 600 eiro. Vai 300 un 600, tas ir uz pusi mazāk. Redzēs, kā tas ies. Bet ir viena nianse tajā brīdī, kad tiks iesaukti vai vismaz tik visi vērtēti visi, tad tajā brīdī vairāk nav brīvprātības attiecīgi. Šie 600 vairāk nav neatiec, tajā brīdī visiem maksās 300. Tas uz brīdi tikai. Tas pēc 6 gadiem tas varētu iestāties. Es vēl pie viena varētu pajautāt, ka tie, kas dzīvo ārzemēs, to iesaukšana ir paredzēta no 2027. gada. Ja? Kāpēc jums vajadzēja noteikt šo pārejas periodu? Tādēļ, kad par to bija diezgan plašas diskusijas Saeimā, arī nebija skaidrs tas mehānisms, kādā veidā nodrošināt šo te jauniešu iesaukšanu tīri fiziski. Un tādēļ faktiski palika pie šāda pārejas perioda. Tas bija arī zināmā mērā politisks lēmums, un tas faktiski arī iesaukšana attiecas uz tiem, kas ir deklarēti Latvijā. Bet jūs redzat, tas būs reāli tā iespējams. Jūs viņiem aizsūtīsiet vēstuli un viņi atbrauks. Varbūt es esmu Raivis, man noteikti es oponēšu, kā viņi atbrauks kara laikā. Tas man interesē vairāk, nevis kā viņi atbrauks tagad. To es gribu saprast, kā valsts sekretārs to redz. Es saprotu, ka viņš man noteikti kritizēs, bet es teiktu, ka es varbūt cerētu, ka mēs 5 gados varētu panākt tādu līmeni, ka tas kļūst par tādu ierastu pienākumu un ka tas ir tā goda lieta dienēt valsts aizsardzības dienestā. Bet tie jau nebūs tie, kas dzimuši jau ārzemēs? Būs vecuma, vai ne? Tie jau nebūs aizbraukušie vairs. Tie jau būs tur dzimušie. Tad viņi kara laikā laiva, tā kā būs gaisa telpa aizslēgta, viņi brauks pāri pa Baltijas jūru, jo bataljonu komandas viņš gaidīs. Man tas liekas bišķiņ smieklīgi. Tā godīgi par to, ka mēs runājam, mēs tērējam valsts naudu, un kara laikā tie cilvēki vienkārši tur neatbrauks. Un tad ir jautājums, vai mēs reāli tērējam tam valsts naudu, vai tas ir jātērē, un vai jācīnās, vai jātērē resursi. Mēs pat valstī nevaram ieviest, piemēram, uz doto brīdi mēs runājam krīze. Mums 112 nav aplikācija. Vienkārši aplikācija, kur cilvēks ieliek fotogrāfiju, viņš identificējas ar smartphone, ar to Smart ID, zinām, kas tas par cilvēku, ieliek aplikāciju, tur satiksmes negadījums vai zagļi, un policija identificē. Un mēs tagad runājam, kā mēs kara laikā tos cilvēkus dabūsim un kā mēs cīnīsimies ar viņiem tagad, ja viņi neatbrauks šeit. Man liekas, tas nav korekti pret tiem, kas ir ārzemēs, jo mums vajag to latviskumu arī ārzemēs saglabāt, ka tie cilvēki to valodu māc, nevis viņi mēģina paņemt tās pilsoņus, viņi paliek kā latvieši un visu laiku to pozicionē. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi. Starp citu var sākties atteikšanās no pilsonības. Jā, tas arī nevis tas sāksies, bet tas 100 punkts sāksies. Cilvēki to noteikti darīs, un tas ir tas, ko mēs iegūsim. Lai neiet armijā, jā. Nē, par šo bija arī diskusijas Saeimā diezgan plašas komisijā, ka nav tas tik vienkārši atteikties no pilsonības, jo tad jāiegūst otra pilsonība. Bet viņi jau tur ir dzimuši, viņi ir valodas, zina, viņi tur tas būs. Bet labi, par ko mēs tagad, pirmkārt, nekāda nauda nav iztērēta, jo neviens netiek pašlaik iesaukts, un tādēļ arī šis periods... Mēs diskutējam, ka to nevajag darīt. Es domāju, tajā brīdī arī, ka mēs nonāksim līdz tam, mēs redzēsim arī šo te atsaucību. Jā, tu runā kā politiķis, tu pēc tam vienkārši nebūs 27. gadā, un nākamais varbūt valsts sekretars. Lai cilvēks pasaka savu domu. Bet es tieši tā to arī domāju, tas varētu būt, vēl skatīsies šo, jā. Šie visi ir protams, šie visi bijuši politiski lēmumi, un tie ir ļoti izdiskutēti Saeimā, par ko ir vienojušies, jo tas nav tik viennozīmīgi arī, kas attiecas uz diasporu un tam līdzīgi. Tas nav tik viennozīmīgi, mēs varam pateikt, ne, mēs visi, kas ir ārzemēs, tie nedienēs. Piedod, tas arī ir, manuprāt, tā otra galējība, kad mēs pasakam, ka tad ir divu šķiru pilsoņi. Ar ko tad, es nezinu, Edgars Lūznavā ir
piedodiet, ir sliktāks par Pēteri kaut kur Londonā. Ir atšķirība, viņš aizstāv savus mājas, Pēters Lūzno. Jā, bet pagaidiet, pilsoņiem mēs pasakām, ka visi pilsoņi ir līdzvērtīgi. Mums arī bija šie zvani un e-pasti, kur es strādāju Google un redziet, tādēļ es to nedarīšu. Bet piedodiet, mēs esam visi pilsoņi Latvijas, tad tas sanāk, ka tas, kurš strādā Google, tas ir kaut kāds ekskluzīvāks. Lauri, starp tiem, kas tagad ir kāds no ārzemēm? Vai visi mūsējie ir? Ja godīgi neesmu dzirdējis. Ir, jā. Esot. Ir, jā. Kā atbalsta bataljonam. Bet ja ir, tad viens vai maksimum 2. Es oponēšu Jānim pa vienu, ka tie, kas dzīvo šeit, tie izmanto bērnu slimnīcu saviem bērniem, tie izmanto skolu latviešu. Tie, kas dzīvo ārzemēs, viņi neizmanto Latvijas pakalpojumus, Jāni. Viņi neizmanto Latvijas valstenī. Viņi brauc brīvdienās. Viņi ir aizbraukuši prom. Viņi atbrauc uz brīvdienās šeien, lai viņi te iztērētu naudu lielākā daļa. Tā kā mums par to jāpriecājas, ka viņi saglabā to latviskumu. Bet tā ir tāda maza šaura lieta, un tās izmaksas varbūt ir... nav tik liels, bet es domāju, ka tas ir ļoti... Man tā valsts aizsardzības mācība vairāk uztrauc, jo patriotisms nav militārisms. Un man tas skolās, tas liekas, ja ir obligātais dienests, tad man neiet kopā. Ja tas nav obligātais dienests, tad jā. Es neteiktu, ka valsts aizsardzības mācība ir piespiedu patriotismu mācība. Vecāki ir izdiskutējuši, jūs esat aptauju, jūs taisījuši vecāki. Bet, protams, kad ir taisīts gan aptaujas, gan ir piedalījušies Jaunzēras centras skola 2030 un ir izravēts ārā viss, kas ir dublējās. Aptaujas rāda 65% vecāku atbalsta valsts aizsardzības mācību. Ja es uztaisīšu 3 skolās speciāli aptauju un atnesīšu tev, pastīšos, ko vecāki domā. Un tad mēs redzēsim, ja tu man 2 judo treniņus nedēļā ieviesīsi un peldēšanu bērniem bezmaksas par to budžetu, un man bērni būs gatavi tūciņu aizstāvēt savus mājas vai vienkārši aizstāvēt uz ielas, un valsts tērēs tam naudu, es būšu priecīgs. Tā kā es domāju, ka mēs bišķiņa reizēm sakam, ka šī paudze, viņa sporto vairāk kā mēs vienkārši izglītības ministri ir tā noslogojuši, un tagad vēl šis, ka tiem bērniem vispār nav brīvā laika būt bērniem. Jūs redzētu 5., 6., 7. klases latviešu valodas grāmatas, ir 4 uzdevumi, kur neviens nevar atrisināt viņus. No izglītības ministrijas, kur no mums neviens nevar atrisināt. Mēs nerisināsim tagad izglītības ministrijas problēmas. Bet jūs esat izglītības ministrijas, tas ir koncepts, un jūs atbildēsiet. Mēs nepalielinām stundu skaitu, un tas ir galvenais priekšnosacījums valsts aizsardzības dienesta ieviešanai. Valsts aizsardzības mācības ieviešanai. Bet tur, kur es nepiekrītu, tas nav, un ko es nepabeidzu, tas nav patriotismu tikai mācība, tas ir faktiski, manuprāt, ir ļoti būtiski šo valsts aizsardzības mācību ieviest vairāk noturībai, jauniešu noturībai, mācībām par reakciju krīzes situācijā. Pirmā medicīniskā palīdzība, tās lietas, kas ir nodara, kas palīdz orientēties. Es Jāni tev oponēšu, ja jūs mācītu valsts pārvaldu un jūs dot ieskatu, ko vūgds dara, ko mediķi dara, ko inženieri dara, un dot ieskatu vispār par valsts pārvaldu, būtu forši. Jo tas, ko tu sauc tagad, krīzes reaģents, tas ir civila aizsardzības, tas ir VUGD pienākums, tas nav bruņoto spēku pienākums. Un tavā mājaslapā ir rakstīts aizsardzības ministrijas, kad jūs arī brīvdienās iesiet mācībās. Tā kā jūs to minat paši savā mājaslapā, tā kā es tam īsti nepiekrītu, ka manam bērnam varbūt tanī brīdī ir muzika, tanī brīdī viens grib uz mākslas skolu vai kur iet, bet viņam jāiet uz šī. Nav nekādas brīvdienas paredzētas. Bet stundu skaits nepalielinās. Stundu skaits nepalielinās. Okay, bet mājaslapā, tad tur vajag labot. Tās ir brīvprātīgās nometnes, kas būs. Tās ir cits kaut kas. Jā, bet valsts aizsardzības mācība būs reizi mēnesī, attiecīgi kā vesela diena, jo pretējā gadījumā nevar nodrošināt šo apmācību. Kas to pasniegs? Pasniegs instruktori. Speciāli sagatavoti. No MBS, ja? Nē, tie ir Jaunzēras centra sagatavoti, kas tiek attiecīgi sagatavoti ar augstāku izglītību un ar militāro instruktoru izglītību. Un, tur pašlaik jau ir 170 sagatavoti un attiecīgi, lai to ieviest līdz nākamajam gadam, mums vēl jārekrutē attiecīgi instruktori. Labi, bet lai cik ir par un pret, tomēr pirmajā iesaukumā sanāca visi brīvprātīgie. Kāpēc viņi atnāca? Kur jau kā Oto minēja, tad
Daži ir patriotisma nolūkos, daži varbūt finansiāli, daži vienkārši dzīves grūtības, varbūt, ja, skoloties, ģimenē situācijas visādas. Un tādā veidā. Tie stāsti ir dažādi. Jā. Kas būtu jādara, lai viņi nāktu vairāk? Ne, man liekas, ka tas, kad ir tāds brīvprātības princips, jo no kā man ir bail? Mēs runājam 18, 19 gadīgiem jauniešiem, un kā Jānis saka, nākotnē mēs aiziesim līdz tam, ka būs, kā Igaunijā, visi tie. Bet mēs laikam tagad runājam, bet tas, par ko es uztraucos, ka mums ir citas profesijas. Mums nav viena ministrija tikai. Mums ir rentās profesijas, lai mēs tos jauniešus nepazaudētu. Ja? Un es domāju, ka vairāk vienalga augstskolās ir jāievieš šī mācība. Viennozīmīgi viņa jāievieš. Un nevis tāpēc, ka mēs tikai karavīrs dabūjam, bet izglītots cilvēks, kas saprot, kas ir aizsardzība. Jo pretējā gadījumā tie jaunieši, par ko mēs runājam skolā, tiem jauniešiem vēl viņi nav nobrieduši. Viņi nav spējīgi, mēs audzinām jaunatni, kura mums būs tāda, viņiem nebūs sava doma, viņi būs ierauti rāmjos, ja aiziet kā Oto. Tādā vecumā, ka viņam jau ir savs viedoklis, viņš redz, viņš orientējās, tas jaunietis jau neorientējās, un tas instruktors, tie pasniedzēji ir tie, kas viņam mācīs. Un tā ir ļoti jūtīga lieta audzināt patriotismu. Tas nav vienkārši iemācīt pirmo medicīnisko palīdzību, saprotiet? To tomā gribās saprast, ka tie bērni, un tas vecums ir ļoti jūtīgs. Labi, bet šobrīd dienests ir, un mums vajag, lai ir vairāk brīvprātīgo tā? Nē, mums nevajag, lai brīvprātīgo. Mums vajag, lai šī plānošana ir tiešām sistemātiska, un es redzu, lai bataljonos un brigādes būtu aizpildīts ar to štatu, ka mēs gatavojamies reāli kaujas darbiem, mēs jau nenodarbojamies ar labdarību. Tā nav labdarība. Mēs gatavojam tātad, par ko es uztraucos, ka kara gadījumā jebkuram karavīram stundas laikā, un mēs te neizpaužam nekādus plānus, es neesmu lasījis valsts, neko stundas laikā viņam ir jābūt bataljonā, jo mēs esam ļoti maza valsts. Mēs no robežas līdz Rīgai atbraucam 2,5 stundās. Ja? Un tas attālums ir ļoti šaurs, mums ir tik mazs laiciņš. Un pat tomā gribās, lai tie bataljoni, tā plānošana ir tiešām sistemātiska, pārdomāta, nevis tāds džoker veidi. Kā karš gals. Mājā galva piekrīt, ja? Es teiktu, ka jā. Es arī piekrītu. Es teiktu, ka jā. Tas labi, ka jūs piekrīt man. Super. Vismaz kaut kā mums viedokļi visiem saka, Oto, tu piekrīt? Nu, tam mēs šeit ar vismaz piekrītam. Jā. Jo šobrīd ir, teiksim, pie mums mehanizētajā brigādē no šiem 254, kurus iesauc šobrīd jau 249, karavīri no visām malām ir, jā, no Latvijas visām malām. Un pat daži ir no ārzemēm, jā. Tad tieši tā, ja mēs runājam par šo te stundu kritisko, ko Raivis saka, tad loģiski mēs nesavāksim tik īsā laikā tos cilvēkus šobrīd dienā atdažos, ja tā būs brīvdiena, krīzes laikā savākt tā tik ātrā laikā kopā. Tad es domāju, ka mēs ejam uz to, un tas ir plānā, var arī veikt šīs te valsts aizsardzības dienesta karavīru iesaukšanas atsevišķos reģionos, tad attiecīgi, ja, piemēram, es dzīvoju Rīgas rajonā, Rīgas novadā, tad mani iesauc Ādažos, kā piemēram. Ja es dzīvoju Liepājā un Liepājas rajonā, tad man iesauc Liepājā, tur attiecīgajā bāzē. Ja, tad, jā. Nē, tā ir demokrātija. Tas ir tas, pie kā mēs pašlaik intensīvi strādājam, jo faktiski tā problēma ir bijusi tāda, ka arī tā rezervistu sistēma nav bijusi efektīva vairāku apstākļu dēļ, bet arī, zinām, mērā attieksmes dēļ, jo izsūtot simtiem pavēstis, ļoti maz ir atsaukušies, bet es arī saprotu tās Raiva piezīmes. Mīmikas manas, ka pat nezinu, man pakāpja. Es sapratu, jā. Sapratu. Bet, un, protams, ar šo te faktiski tas, kas notiksies tagad, ņemot vērā, ka Saeima ir apstiprinājusi šo te jauno aizsardzības koncepciju, kur pateiks, ka ir jābūt 31,000 struktūrā, un tad tas, ko mēs darām tagad, faktiski aizpildot ir jāaizpild šī struktūra gan ar rezerves karavīriem. Es ceru, ka tev, Raivi, arī mēs atradīsim vietu, kur tavu attiecīgi kara laikas vieta ir, un attiecīgi visiem pārējiem esošiem rezerves karavīriem, jo īpaši virsniekiem un instruktoriem, un arī tad integrējot valsts aizsardzības dienesta aktīvo rezervi, kam būs pienākums 5 gadus attiecīgi tad piedalīties. Kungi, vai taisnība, ka tikai 6 NATO valstīs ir obligātais dienests?
Jā, bet mums nesen bija, man liekas, varētu būt vairāk, bet mums nesen bija konsultācijas ar NATO un faktiski, kur mums iet cauri budžetam, visām spējām un tam līdzīgi, un tad, faktiski NATO kolēģi atzina, ka faktiski daudzi tagad skatās uz mums, kā mums veiksies ar šī dienesta ieviešanu, jo, tā personāla trūkums ir arvien lielāks, kā es minēju, daudzās citās valstīs, un tādēļ faktiski, es domāju, daudzi skatīsies un daudzi skatās, vai nav jāatgriežas arī citām valstīm. Mēs jau minējām, ka mēs neesam pret, mums jau arī tā robeža. Mēs jau runājam par tām valstīm, Somija, tur, Igaunija, Lietuva, Latvija, mēs jau visi esam pie tās robežas. Ja? Jo tas, kā jūs minējāt par to, kā viņus piesaistīt, kāpēc es par tiem reģioniem runāju. Kad tev draugi dzīvo vienā pilsētā, un ka visi saka, vai mums jāiet visiem, un mēs paliekam tādā zemesardzē, un ka tu viņus vari sadalīt, tas būs tur, nezinu, snaiperu palīgs, tas būs snaipers, tas būs mediķis. Tā komunikācija, un tas pieejamības laiks mums ir reāls, jo tie cilvēki tur dzīvo, viņi tur strādā, mēs viņu nepazaudējam. Tas ir tas galvenais mans aspekts, jo pretējā gadījumā mēs viņus pazaudējam, viņi aizbrauc prom. Protams, tas procents būs, bet viņš ir mazāks. Jo tie cilvēki jau tur ir, tātad mēs iesaucam tas vecums arī 18, 19, viņš tur tāds, skaidrs. Bet, arī vienlaicīgi ir jāsaprot, ka mums ir reģioni, kuros un bataljoni, kur ir teritorijās, kur tu nesavāks, vienkārši fiziski tev būs jāsūta no Rīgas. Kaut kāds procents, jā, bet Pagaidiet, bet kur jūs savāksiet Krievijas pierobežā? Ko tad? Tos Krievijas cilvēkus, pierobežā jā. Vispār būtu tā, ka uz doto brīdi visiem virsniekiem, mans uzskats, ka Amerikā vajadzētu vispār ieročiem būt mājās. Mums tagad ir tā diskusija, nesen bija MBS, daudziem virsniekiem, viņi pat gāzes pistoles nevar turēt. Tagad jāliek eksāmens, kaut kā viņiem mājās ir medību ieroči. Viņiem ir eksāmens. Viņi ir virsnieki tur, un viņiem pat gāzes pistoles, ka jaunais tur nemaz nezina. Ir tāds baigā diskusija tagad, ka tev uz gāzes pistoli jāliek ir eksāmens. Ja? Tā kā tikko mums bija vakar diskusija par to. Bet tā kā vispār tādā pierobežā būtu visai situācijai jābūt tādai, lai nav tā, ka mums tiešām kaujas sākas pie ogras. Pagaidā diskusija ar atvaļinātajiem vai ar esošajiem? Nē, ar esošajiem. Kur jūs diskutējat? Mums ir savs čats, mums ir viss tur, tā kā diskutējam. Es jau neesmu atnācis vienkārši tā no savu pirkstu tikai izzīst. Es esmu gatavojies, lai Jānim varētu oponēt, kur 50, 60 virsnieki. Varbūt Lauris ar tai čatā ir? Lauris nav, viņš te nevar būt. Ne, par ieročus zemesardze var turēt, un daudzi tur. Nes to būtību. Jā, bet es saprotu, bet atbildot par to pierobežu, skaidrs, ka tur dabiski mēs nevaram nodrošināt tikai zemesardzes vienībām, bet tādēļ arī plānojas tajā infrastruktūras plānā, kur tiks izvietots valsts aizsardzības dienests, arī tad vienības, kas būs Alūksnē un Lūznavā faktiski un Daugavpilī, kas attiecīgi tad izmantos jau esošās bāzes, jo vienība nevar ielikt tā vienkārši kaut kur meža vidū vai pilsētas vidū ir vajadzīgs poligons, un tas šautuve poligons, tās ir kritiskās lietas, un tādēļ faktiski tā visātrākais un lētākais ir likt vienība, jaunas vienības tur, kur jau kaut kas ir. Jums jau tā šautuvs jau ir modernizēts, tas ir pluss, tad kaut ko jūs esat izdarījuši arī, ne tikai kritika, tā kā jā, lūdzu. Ir ierocis mājās tev vai nav? Oto nav ierocis. Oto, klausies, kungi runājot, varbūt ir kaut kas piebilstams? Pagaidām nē, vienīgais varu pateikt par ieroču turēšanu, jā, atbalstu. Arī, jo? Es uzskatu, ka vispār ne jau tikai virsniekiem vai ne jau tikai NBS personālam, bet vispār civiliedzīvotājiem arī kā tādiem vajag būt iespēja, ka viņi var turēt mājās ieroci. Bet, Oto, saprot, ar mūsu situāciju, piemēram, Krievijas sabiedrībā pretkaru nostāja ir ļoti vāja. Ja būs ieroči, vai arī tas attiecās arī uz dienestu, kas man... Šeit, piemēram, var nošķirt, piemēram, pilsoņiem jā, nepilsoņiem nē. Jā, tāpat kā mēs nepilsoņiem neļaujam balsot. Lai kā es būtu par militarizāciju sabiedrības, es uzskatu, ka nedrīkst dot ieročus neapmācītiem
cilvēkiem. Un, man liekas, tas nepareizais priekšstats, ko radīja tie pirmie kadri Kijevā, kad dalīja ieročus, tas ir pilnīgi nepareizi. Jūs mācībās pirmajās, cik daudz ir nesankcionēti šāvieni Tur Jānim varētu noteikti piekrist tam. Tas ir tikai apmācīt, jo tā iedot neapmācītiem cilvēkiem, tas nozīmē, ka visdrīzāk paši sašaus sevi vai kādu citu nošaus. Cik ir gatavi tie puiši, kas atnāk, ir ierocis, kaut kāda viņiem ir saprašana? Šobrīd? Jā. Protams, viņi ir izgājuši... Bet tad, kad viņi atnāk, nav nulle, jā? Lielākā daļa es teiktu, jā. Varbūt kāds ir bijis redzējis tēvam mājās, bet saskarsmē ar pistolēm un triecienu šautenēm un smagiem ieročiem loģiski nē. Bet arī nevajadzētu būt, vai vajadzētu būt jau saskarsmē līdz 18? Principā likums ļauj mediniekiem no 16 gadiem. Jūs jau gatavot, lai skolās visi māki šaut, ka visiem ir skolās iet uz skolu drīz ar aizsardzības mācību. 18 gadi. 12. klasē visi ar stroķiem. Jaunsardzē ar 18, un tas pats arī valsts aizsardzības mācībā, līdz 18 gadiem pneumatiski ieroči un ar īstiem ieročiem tikai ar 18 gadiem. Un iemācās ātri? Es teiktu, ka jā, viss notiek. Spēj sašaut attiecīgās kvalifikācijas. Tas vienmēr liekas jocīgi. No 16 gadiem tu saki medību ierodas, bet tanī laikā alkohols no 18 gadiem. Zini, ka ierodas to ņem, bet alkoholu tu var dzert no 18. Un tas vienmēr ir tā jocīgi kaut kā, man liekas. Tas nav par to, ka jādzer alkohols, bet nav. Laura, es tomēr pajautāšu, un kāds ir nacionālais sastāvs tam pirmam iesaukumam? Viss, kas mums Latvijas sabiedrībā ir, tad pa lielam, jā, ir principā, protams. Bet procentuāli? Procentuāli es nepateikšu, diemžēl. Kopumā mums atspoguļo gan zemesardze, gan varbūt zemesardze mazliet mazāk, bet kopumā bruņoties spēki atspoguļo to sabiedrības proporcionālo sastāvu. Tur nav tāda kaut kāda disproporcija. Paklausīties, un kas būtu tad, ja jūs aizsūtīsiet pavēsti un viņš nenāks? Likumā ir paredzēts, tad militārā policija attiecīgi paņems un aizvedīs pie jums, un jums būs jātiek galā. Labi. Pirmais nav tik. Pirmais ir jāveic veselības pārbaude. Un, faktiski, tas, ko mēs redzam, tad pirmajā iesaukumā, ja tā var teikt, iesaukumā, kad brīvprātīgie pieteicās, tur gandrīz 40%, kas izkrita cauri veselības pārbaudēm. Tad nākamajā bija jau 20, virs 20 un 30, kas arī tas procents no igauņu un lietuviešu pieredzes, faktiski, kad veselība aptuveni līdz 30% neatbilst tiem noteiktajiem kritērijiem. Kas ir galvenais, kas neatbilst? Ir sirds asinsvadu slimības, redze, jā, un daudz tādas lietas, kur arī mēs redzam faktiski, ka daudz, diemžēl, tā iespējams veselības sistēma kaut kur nenostrādā, un viņi nav faktiski līdz tam bijuši ārsta uzraudzībā. Jo mēs, piemēram, skatījušies, esam Somijas piemēru, kur viņi jau no 16 gadiem sāk šīs veselības pārbaudas, lai jaunietis faktiski nenonāk tajā brīdī, kad jau 18, kad faktiski jau iespējams vai 19, kad ir pa vēlu. Bet, diemžēl mums neizdevās ar veselības ministriju vienoties, ka mēs varētu jau sākt veidot kaut kādu tādu valstisku sistēmu, kad teiksim, jau sāk ģimenes ārsti šos jauniešus pārbaudīt jau no 16. Kāpēc neizdevās vienoties? Tādēļ, kad ģimenes ārsti ir pārslogoti un tas nav iespējams. Nauda jātērē mums aizsardzības mācībām, mums medicīna klibo. Piemēram, tev ir bīstamās, skaties, ir bīstamās nodarbības. Piemērs, un mēs tiešām par to es gribu runāt. Un mums piedalās tādās bīstamās nodarbībās, jūs piesaistat neatliekumu medicīnas palīdzības dienestu. Jo tāpēc, ka mums pašiem tā kapacitāte medicīnā ir ļoti zema, armijā. Mums viņa ir ļoti zema. Un tas ir tas, kur man liekas, tā nauda vairāk ir jāinvestē tieši tādā medicīnā kopējā. Un nevis tikai, kā mēs runājam, pirmais medicīnas palīdzības kurs, bet tas kaujas tāds medicīnas kurs, kur tie karavīri ir spējīgi morfiju iegāzt un tādas lietas, pa ko gribētos redzēt. Saprot, to līmeni pacelt tam, jo mēs jau esam maza valsts, un mums jābūt tam karavīram, diemžēl, multifunkcionālam.
Piedod, ka es tev tā nolieku tagad tādā situācijā, bet tā situācija ir skarba. Nav man nekas nepierasts pa medicīnu runā. Es pilnīgi piekrītu, bet tas nav tik vienkārši, jo tā problēma ir kāda. Tādēļ, ka to ārstu mums ir tik, cik ir. Mēs nevaram, mums nav tā sabiedrība miljonu. Bet tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam uzsākuši militārās medicīnas kursu Stradiņu universitātei, kas faktiski dos to bāzi visiem civilējiem ārstiem. Un mēs ceram, ka arī tādā veidā mēs spēsim vairāk palielināt šos militāros mediķus. Bet otrs, mēs esam ieviesuši jau apzināti šo te NATO kursu, kas ir taktiskās Tactical Combat Casualty Care. Kas ir jau tieši par to, ko tu runā, morfija un tam līdzīgi. Bet tās ir, diemžēl, tā veselības aprūpe mums ir tāda sistēma, kur ļoti grūti pārvarēt normatīvismu. Un mēs virzamies, un es domāju, pēdējos 3 gados ir ļoti daudz, kas ir izdarīts. Kad tas kurs sākās jau Stradiņos? Šogad. Tas nozīmē, piemēram, Pēters Zapins savulaik klubā rakstīja, mums nav militārās medicīnas, ne studentiem, ne ārstiem nav mācīti militārās medicīnas pamati. Tas ir. Tas bija. Tas tagad ir. Bet gribās, lai teiksim, tu mini par tiem mediķiem, tas, ko tu visu laiku saki, politiskie lēmumi, tas viss forši izklausās. Un tad es par politiskiem lēmumiem. Aizsardzības ministri ir ieinteresēti, lai, piemēram, Aizkrauklē būtu ķirurgs. Aizkraukles pilsēta ir ieinteresēta, lai ir ķirurgs. Un veselības ministri ir ieinteresēti, lai ir ķirurgs. Cilvēks pabeidz Stradiņu universitāti, viņš brauc strādāt uz Vāciju vai uz Angliju. Ja? Tad ļoti daudz viņi brauc, un viņam nav nekāds pienākums pret valsts budžetā. Kā tas ir karavīram 5 gadi. Gribētos, lai tas ir pienākums, bet tāpat laikā valsts radīja to iespēju, kad viņam maksā veselības ministrija, viņam maksā aizsardzības ministrija par to, ka viņš ir Aizkraukles bataljonā, un viņam Aizkraukles pilsēta iedod dzīvokli. Tātad, jo viss šīs 3 puses, kā kādreiz būvēja šis sporta zāles, ka bija pašvaldība, aizsardzības ministrija, un kas bija 3. izglītības ministrija, kad ir iesaistītās puses, tad veids šo kombināciju, lai to daktaru, lai tos mediķus noturētu, jo visi 3 puses ir ieinteresēti, lai tas mediķis būtu, un tas būtu politisks lēmums. Tie, kas ir Alūksne, tur, kur ir lielās bāzes, tur arī šāda sadarbība notiek, jo tie paši ārsti, kas strādā slimnīcā, arī strādā mūsu. Jo ar mediķiem nav tik vienkārši. Mēs pašlaik veicam darbu ar veselības ministriju un ar slimnīcām, faktiski mēģinot definēt tās slimnīcas, kas būs kara sniegs militārās medicīnas atbalstu brigādēm, un tad arī caur šo mehānismu. Jo, parasti, diemžēl, mums ir tā, ka dodiet jums aizsardzībā tur daudz naudas, dodiet mums naudu, bet mums jau svarīgi iegūt mums ir svarīgi iegūt spēju, kas ir militārā medicīna, un tā, diemžēl, atšķirās no civilās. Civilā nevar aiziet, un vienkārši civilais mediķis. Bet mēs pasniedzam kursu, kā tu teici, zemesargiem ir, pirms tam bija šis parastais neatliekamās medicīnas kurs, kas bija pa lielām, viņš bezjēdzīgs. Godīgi. Un kāpēc es to jautājumu pacēlu? Jo man tikko bija saruna ar 2 instruktoriem, tādiem nopietniem arī armijas. Viņi saka, uznāk 5:00, un tā medmās vai tā mediķi, kas ir līdzi, viņi saka, sorry, čaļi, man beidzās darbs. Viņš saka, mums notiek, mēs vēl esam mežā. Viņi saka, nē, čaļi, man 5:00. Kā ir? Medicīnas kurs, es neesmu virsnieks, lai baigs spriest, bet tas, ko es varu pateikt, vismaz no sevis iemācījos, kā žņaugu var uzlikt, jo es pirms tam nezināju, kā to darīt. Kur nelikt un kā pareizi likt? Es pats izgāju to kursu zemesardzē pirms 4 gadiem, un es piekrītu, protams, kādēļ es arī tālāk atbalstīju tā kursa ieviešanu, jo tas, kas ir mums pietrūkst tajā kopumā domāšanā, tāds taktiskas militāras pieejas, un tas NATO kurs faktiski dod šādu te, ja man pirms tam bija bailes pieiet pie, un es godīgi atzīšos, man bija bailes, es nezināju, ko darīt. Izejot to iepriekšējo kursu, es nezināju, ko darīt ar to ievainoto.
Tad tagad pēc tā kursa es tagad zinu, man vairāk nav nekādas problēmas. Bet, Jāni, tu pats izgāji kursu. Tu esi pats zemesardzē, cepurinos. Kāpēc jūs neveidojat to, ka citu valsts pārvaldes, bet valsts pārvalde var... Tā, kad ir Covid, tad valsts pārvaldes darbinieki saka, kur ir mūsu algas, mēs ēžam mājās. Tad, kad pienāk, tagad tev politiski lēma, vai, nevaram, tāpēc, ka nāk vēlēšanas, sorry, Džeki. Bet ir kaut kādi skaitļi, cik no valsts pārvaldes ir un cik nav zemesardzē? Varbūt ir 80%. Es domāju, ka žurnālisti vairāk nekā no valsts pārvaldes cilvēki, jā. Bet nav tādu skaitļu. Varbūt ir vērts papētīt. Tādām būtu interesanti. Jā, papētīt vienkārši kādi ir tie skaitļi. Raibi, bet tev bija arī interesanti ideja, ka tie, kas studē... Man uzskats ir tāds, tas, ko mēs runājam patreiz par to loterijas principu. Un tas studentam būtu tā iespēja tāda. Tu esi budžetā. Valsts te uzliek par pienākumu būt Daugavpils universitātē. Tu esi Daugavpils bataljonā. Negribi studēt. Valsts vēl pie tām neteno. Tu ņem kredītu. Bet tas tev, jo jūs patreiz runājat par to iespēju. Un tad tas būtu godīgi. Tāpēc, kad valsts tev maksā studijas, ej bataljonā un plus vēl saņem naudu. Kāpēc ne? Un tu mēģinājām tādu variantu. Nē, esat mēģinājuši. Mēģinājām, mēs esam diskutējuši arī. Ministrs pateica, nesaukšu uzvārdu, kurš teica, zin kā, tas nav politiski. Sauksim uzvārdu. Man tik daudz uzvārdu ir, ka es sākšu saukt, un man pie rītā būs 10 cilvēki tiesas prāvām. Uzvārds kaut kad pasaukšu tieši redzēt. Šīs te mēs esam mēģinājuši ar augstskolām. Diemžēl arī panākt kaut vai to, ka tas, kas ir beidzis vai zemesardzē, sākotnē mēs sākām ar zemesardzi, ka tur būtu viens kredītpunkts klāt, iestājoties augstskolās budžeta grupā. Un tur vienmēr ir arguments, kad augstskolas pirmkārt ir neatkarīgas un nevar iejaukties, un tas tālāk tad nāk cilvēktiesību un tam līdzīgi. Kā tu skolā var iejaukties? Ja? Augstskolas paši nenāk pretī. Tur vairāk ir dažas augstskolas, kuras to ir darījušas attiecībā uz zemesardzi. Bet, Jāni, kā tu skolā var iejaukties? Jo tu tagad runā, tev valsts aizsardzības mācību, tu ievies skolā, tur tu nevar ieviest... Tur ir programma nodrošināta. Tur ir valsts noteikta programma. Kāpēc šeit nevar programma? Beidzam? Labi. Man ir, Lauri, vēl jautājums. Es palasīju 3 karavīru, kas pašlaik ir dienas stāvi, 3 karavīru stāstus, kā viņiem klājas. Tas, ko es tā pamanīju, protams, tas ir arī žurnālisti izvēle rakstīt vai nerakstīt. Viņi visi stāsta, cik ir ļoti garšīgas pusdienas, sauc ēdienus, kas viņiem garšo, cik tur viss labi. Vai viņiem tā dzīve tur nav par labu? Varbūt vajadzētu maķinīt skarbāk. Kā Krievu laikos? Es teiktu, ka nē. Tas, ka ēdina labi un ir normāls, kārtīgs kazarms, kur gulēt, atpūsties, izvietot ekipējumu un tā tālāk, tas ir tikai normāli. Bet pie jums nonāk cilvēki, kas jau ir izgājuši medicīnisko komisiju, tātad, veseli. Kādas ir šīs fiziskās spējas jaunajiem puišiem? Lielākoties diezgan vāji, jo tas varbūt atsaucās uz to, kad pieļauju skolās ir šī fiziskās aktivitātes ir diezgan švakas, jā, maz. Par maz varbūt, kā vajadzētu būt, kā bija būt manā laikā. Ja es salīdzinu ar dēlu un tā tālāk, tad ir maz. Ja papildus nekur jauneklis netrenējās, ja, varbūt vecāku vadībā vai netiek vests uz treniņiem un tā tālāk un fiziski neattīstās, tad ir tā, kā ir. Bet ir arī jauni sportiski čaļi, ja, kas ir līmenī un pārsteidz pat dažbrīd, ja, bet lielākoties procentuāli ir diezgan bēdīgi. Ja. Bet, tāpēc viņi nāk pie mums, un mēs viņus lēnā garā ievedam pareizajā gultnē, attīstam fiziski, morāli, un beidzot jau pamata apmācību, un jo cilvēks ir daudz savādāks. Ar nopietnu un fizisku gan morālu stāju. Es nezinu, kā ir Ādažos, bet, ja es nejaucu, tad Alūksnē teritoriju brauc uzkopt uzņēmums. Arī Ādažos ir tāpat? Tieši tā. Ir uzņēmums, kas galvenokārt rūpējās par ielu tīrību, telpu apkopi un tādām lietām. Piemēram, karavīru kazarmē, ja, tad vairāki stāvi. Lielos gaiteņus tīra apkopēji, jeb nozīmē cilvēki, attiecīgi kompānija, bet paši istabiņas, kur karavīri dzīvo, tās viņi paši uzkopjā. Man liekas, ka Laudi gribēja prasīt, vai tagad jaunie saucamie nebūs tie,
kurus varētu pielikt? Nē, man tas liktos itin normāli, ka jaunieši paši uzkopja. Savu dzīvesvietu, savu istabiņu viņi tīra, tā arī ir. Bet, teiksim, koplietošanas gaiteņi, toaletes un tādas lietas. Nē, tas ir princips tieši tā, kādēļ ir jāprot savākt sava teritorija. Ja, un, ja tajā brīdī, ka mēs sākam uzdot tīrīt pagalmu un tam līdzīgi, tad tas arī aizved uz tām attiecībām, kuras patiesībā mēs negribam pie kurām atgriezties. Jo mēs, man liekas, to, ko mēs negribētu, ka valsts aizsardzības dienesta karavīrus izmanto kā lēto darba spēku. Un tas ir, manuprāt, ir skaidrs princips. No vienas puses jāiemāca ir tās lietas, kas ir jāiemāca, bet nevajadzētu, manuprāt, pārkāpt to robežu, kur mēs atkal atgriežamies pie tīrīšanas vai pie zāles krāsošanas. Arī tas ēdiens, ko jūs minējāt, jo tad notiks tā, ka žurnālistiem viss rakstīs, cik slikts ēdiens, visas mammas sūdzēs, mums būs ko rakstīt. Jo tas vienīgais, es saprotu, ka jūs gribat materiālu, bet tad tas stāsts ir par to, ka tam karavīram jau tas foršākais un pēc tā noguruma vai pēc tā meža 3 dienām viņš atnāk to sauso, pārtiku, viņš jau to foršo ēdienu gaida. Viņš jau grib, viņam tas ir tāds, Kāpēc alternatīvais vajadzīgs? Tādēļ, ka tas vienmēr ir bijis un ir cilvēki, kuriem ir jābūt alternatīvai, kuriem dažādu pārliecību dēļ uzskata, ka viņi nevar turēt ieroci. Bet kā jūs to pārbaudīsiet? Es negribu dienēt, es izdomāšu, ka es reliģiju. Es esmu ticīgs, reliģisks, kas nevar. Negribu dēls man mācīt lauksaimnieku. Ar šo bija ļoti interesanta diskusija. Mums, man liekas, tā bija Reizekne, kur tieši tad, kad sākās šīs pirmās diskusijas par valsts aizsardzības dienestu, un tur bija mums reģionālais seminārs, un tad mēs tieši bija tas priekšlikums, kad reliģiski apsvērumu dēļ, un tad tur sēž pirmajā rindā vesela virknē ar mācītājiem, ieskaitot arhibīskapu Reizeknes, un tie piecēji saka, nē, mēs jau te nekādu reliģisku apsvērumu dēļ, nē. Tā kā, tur bet ir cilvēki, kuri atsakās kategoriski, un attiecīgi viņiem jāļauj šī iespēja, un tādēļ, viņi faktiski, es domāju, tas mūsu risinājums jau nav slikts, viņi faktiski nodrošinās atbalsta funkcijas, kuras jebkurā gadījumā vajadzīgas. Kā viņi pārliecinās jūs? Ir izveidota komisija, kur tad attiecīgi vērtēs. Bet tas nav risks, ka varbūt alternatīvajā būs vairāk cilvēku nekā pie Laura? Pašlaik tie apstākļi, kas ir arī Saeimas diskusiju rezultātā apstākļi, kompensācijas vispārējais, viņi ir stipri zemāki nekā dienošajiem. Tāpēc to nevar samazināt to naudu, ko tu saki. Ja to naudu samazinās, tad būs vairāk alternatīvajā dienestā. Ka nauda tomēr būs. Es smējos. Es domāju, ka uz jūsu rēķina, uz tā budžeta rēķina tagad iedzīvosies tās pārējās ministrijas. Tas ir forši. Mums jau vajag policists un ugunsdzēsējs un viss cits funkcijas. Ir tikai tas risinājums, ir alternatīvais dienests, ir iespējams tikai ministrijas padotības iestādēs. Nav kaut kāda abedīšanas biroja tur? Nē, ir tikai maigākais, kas varētu būt kara muzejs, tad ir valsts infrastruktūras centrs, ir iepirkuma centrs, noliktavas un attiecīgi ģeotelpiskā aģentūra. Tās ir tās lietas. Patreiz nav ārpusē, kā gāja runa par to, ka būs... Alternatīvajā dienestā arī maksās? Jā, tos pašus 300. Bet, ja pieteiksies brīvprātīgi? Nevar pieteikties brīvprātīgi, tikai tad var, ja tevi iesauc, tad tu vari pieteikties vai argumentēt, ka tu gribi būt. Bet cilvēks nāk, viņš saka, es gribu iestāties armijā, bet es gribu strādāt kara muzejā. Tā likums neparāds. Bet kā? Kā viņš jau es gribu kara muzejā? Kā tad notiek tas stāsts? Nē, no sākumā nodienu un tad kara muzejā. Kā alternatīvajā dienestā? Tad, ja tevi iesauks, atzīs par derīgu, un tad tu vari iesniegt prasību. Tu vari iesniegt pieteikumu, ka tu attiecīgi... Tu nevari atnākt no malas tagad pieteikties, tā kā tu gribi kara muzejā strādāt. Nē. Ar mūsu demogrāfiju tas aizsardzības ministrs Brūts nesen teica, ka vajag tos 4000 sasniegt. Jā. Tas ir ok?
Ne, nu, tas ir pirmkārt, tas nosaka tās vajadzības, ko arī komandieris ir definējis. Tas ir viena lieta. Otrakārt, tas aptuveni varētu būt, skatoties pēc Igauniem, tie procenti, kas varētu būt veselība, kam atbilst. Ja mums ir gadā aptuveni, tagad ir 10 līdz 9 tūkstoši gadā jaunieši, kas ir 18 gadīgi. Skolu, kas pabeidz. Jā, kas attiecīgi vīriešu dzimtes pagaidām, kamēr ir tikai obligāts. Tad tas varētu 4000 varētu būt maksimum reāls cipars, kas ir, kam veselība atbilstu attiecīgi tām pracībām. Bet jā, mēs esam visi iniciatīvas tagad. Mums ir viss. Mums ir zemesardzes profesionāls dienests, obligātais dienests, jaunsardzes dienests, valsts aizsardzības mācība, valsts aizsardzības dienests. Vairāk vienkārši nav. Saprot, vairāk nav pasaulē izdomāt. Ja latvieši vēl kaut ko izdomās, tad pasaulē, kas ir, jūs kā ministri esat ieviesuši visu, pat vairāk, jo valsts aizsardzības mācība, es nezinu, kurā valstī ir. Es tādu valsti nezinu, jā. Ja tu zini, tu man nosauc, es pārbaudīšu, kas tā pa valsti. Jo es tādu nezinu. Tāpēc saka, ka tev ir ieviests vairāk nekā kurā pasaules valstī. Mēs ieviesīsim vēl. Nē, jūs esat vienkārši, es saprotu, ka nav daudzi valstī. Jā, ir kāda vēl valsts? Nē, ir, Igaunijā ir, bet tā nav obligāta. Tā nav obligāta. Man vienkārši daudz sportisti Igaunijas ļoti labi zina par obligāto dienestu, kur spēlē Tallinas Kalevā Krāmo. Viņš var atlikt kā izlases spēlētājs, bet viņam kā izlases spēlētājiem vismaz 3 mēneši aiziet. Tas kurs, viņš var atlikt tur pa gadiem, bet viņam ir jāaiziet vienalga. Viņš ir izlasē, augstskops, viņam ir jāaiziet. Tā kā tur nav argumenti, un viņš pat zina, kura vienība viņam nāk atbalsta tie džeki, jā. Bet viņš ir diena Tallinā, viņš ir no Tallinas, tad viņš ir tur. Un tas ir loģiski. Klubā Oskars Libermans teica, ka tā plāna, kā strukturēt medicīnas nozari konflikta gadījumiem, mums nav. Ne, tā īsti nav. Ir attiecīgi ir plāns, kādā veidā slimnīcas tiek iedarbinātas, kādā veidā slimnīcas spēj noteiktu skaitu ievainoto apkopt un uzņemt. Tas, kas mums nav, manuprāt, tāda skaidras apmācības tieši militārai medicīnai. Es kā teicu, tas priekšstats mums ir bijis, man liekas, ļoti ilgu laiku, kad faktiski mēs dzīvojam tādā miera pasaulē, un kad tas karš nekad neatnāks. Jo, piemēram, mēs tagad konstatējām, arī skatoties uz Ukrainu, kad arī civilajā sektorā, ko darīs pie tiem bumbu uzbrukumiem bez žņaugiem, jo mēs esam izņēmuši žņaugus no aptieciņām, jo tie tagad žņaugus var lietot tikai militārajā medicīnā. Bet iedomājieties, ja jums māja brūk vai jūs esat cietis, faktiski nepaspēs jums atbraukt ātrā palīdzība visdrīzāk. Man liekas, šīs ir tās lietas, kas ir jāpārvērtē, tāpat kā mums bija arī ilga cīņa par to, lai mēs vispār ārsti varētu izbraukt poligonos un mežā ārstēt, jo, protams, tas neatbilst tiem aptiekas vai medicīnas iestādes kritērijiem, jo tādēļ arī tā ir militārā medicīna, lai arī tā tiek īstenota miera laikā. Un šīs, diemžēl, mēs esam pa laimi to pārvarējuši, bet tas, man liekas, tas miera laika tāda domāšana, viņa joprojām ir. Protams, kad medicīna un veselības aprūpe kopumā tā būs tā, kas saskarsies pirmā ar kā mums ar rezervēm? Medicīnas rezervēm? Kas noderīgs arī militāriem gadījumiem. Tās tiek veidotas, tās kaut kādā veidā tās medicīna. Bet kā tas pie slimnīcām tas ir? Vai pie katras slimnīcas ir savs arī militārām? Es neesmu tik liels eksperts šajās jautājumos, bet kaut kādas rezerves ir. Jā. Varbūt Laura zina? Es vienu lietu, ko uzdevu jautājumu, zinu, kā parasti bataljoniem, jā. Es teicu, Džek, jums ir līķimais, un teicu, ne līķimais, mums nav bataljonos. Tas tā vienkārši humoram, bet tās rezerves, un mēs varam smieties vai ne, bet tās ir svarīgas lietas, par ko mums arī jādomā. Un tas ir civila aizsardzībā, pašvaldībās nav. Tā kā, diemžēl, kā Jānis teica, mēs esam tādā miera stāvoklī, un tāpēc es arī saku, ka tu visu laiku runā politika, demokrātija, džokers.
Es negribu to džokeru, es gribu to valsts naudu iztērēt reālām lietām. Par to mēs diskutējam. Ja? Tas nav par to, ka es neatbalstu iniciatīvas, kuras viss ir jūs ieviesuši. Esat malači, cepuri nost. Ja būtu ministrija, kuras vairāk ir ieviesusi uz gadu laikā, jums ir pirmā vieta. Noteikti. Kāds, es nezinu, vai ministrijā vai pie jums analizē Ukrainas pieredzi tieši no medicīnas viedokļa arī? Viņiem, cik es saprotu, ir kara hospitāļi bija saglabājušies vēl. Mums vispār nav. Tas, ko Ukraiņi ir faktiski izdarījuši, un to mēs esam studējuši un joprojām studējam, faktiski viņi izmantoja civilās slimnīcas, viņi veidoja šos militāros hospitāļus kā daļu no civilām slimnīcām. Jo, protams, kad vienu pašu hospitālu uzturēt ir ļoti grūti, un arī tas, man liekas, mūsu apstākļos vispār vienkārši nereāli veidot, teiksim, militāru 4. vai pat 3. līmeņa kara hospitāli. Bet mēs skatāmies un visus šos jautājumus, ieskaitot žņaugus un vispārēji esam fiksējuši un arī nododam veselības ministrijai. Tas galvenais jau bija, ko tu minēji, ka tas kombata kurs ir vajadzīgs, lai līdz tam ķirurgam baltajos cimdiņos vispār to cilvēku dabūtu. Tas jau mums tas grūtākais būs to cilvēku aiztransportēt un saglabāt līdz tai situācijai. Un to gribās redzēt. Tas ir tas smagākais jautājums, ko tu saki. Jūs jau paši tagad izvērtējat Ukrainu, mēs jau redzam. Mēs CVRT, slavenais šitas iepirkums, jā. Tagad jau mēs redzam, kā izlūkošana notiek, vairs nebraukt. Tagad visa droniem, visi daudz lietas, ko mēs paši mācāmies, kur varbūt ir arī kaut kādas lietas, ko var uzlabot un kļūdas. Apstākļos arī redzam bruņu mašīnas vai kā. Tagad visa bagijiem, džipiem, ar ko mazām vienībām, diemžēl. Tas karš jau Ukrainā, es domāju, visiem liek pārplānot daudzas lietas. Tāpēc mēs tā esam. Un diskutējam un strīdamies un argumentējam. Oto, tu tagad vairākas puses uzklausīji. Tu uz kuru pusi tu vairāk sliedzies? Kur taisnība Raivim, kur Jānim, kur Laurim? Viņš diplomātiski atbildēs. Viņi tur ir apmācījuši. Es esmu cilvēks parastais. Es jau to vairākas reizes šodien teicu, es neesmu nekāds lielais politiķis no ministrijas vai arī virsnieks. Es arī NBS esmu nodienējis tur vairākus entos gadus. Savu taisnību es piekrītu par valsts aizsardzības mācību. Patriotismu mācīt, tas ir vairāk vecāki jautājums, nevis skolas, kas būtu svarīgāk būtu mācīt vēsturi. Tas būtu daudz svarīgāk. Jo tā vēstures nezināšana jauniešos ir šausmīgi liela. Tā kā pat patriotiskos jauniešos, kuri grib iet, piemēram, zemesardzē, kaut kāds pamatlietas, viņi nezina, kas ir, piemēram, kas bija pirmais Latvijas valsts prezidents. Vienkārši nezinu. Tas, manuprāt, būtu svarīgāk nekā, es nezinu, soļot. Vai soļot? Nē, tas tik izņemts. Bet šeit es piekrīstu Raivim, vai tas ir tagad valsts aizsardzības mācības uzdevums iemācīt, kurš ir Latvijas pirmais prezidents. Man liekas, Nē, tas ir vienkārši viens piemērs, kad jaunietis nezina. Un tur es kā vēsturnieks teikšu, tas man, protams, šausmīgi kaitina, jo mums ir jāzina sava valsts vēsture. Un, ja mēs to nemācam skolā, tad tā ir liela problēma patiesībā. Tu kā limuzīna naktas krāsā citējies kā vēsturnieks, es sapratu. Bet man liekas, ka tai valsts aizsardzības mācībai, ko mēs visi runājam, es ar 2 politiķiem runāju, viņi man te gudri stāstīja, ka skolās būs spāņu valoda. Ja? Man dēls ar spāņu valodu mācās, bet abi bērni runā krievu valodu. Un man jautājums tev ir, kas man liekas ir ļoti svarīgi, ko mēs esam izņēmuši no programmas, tad, ka mums nebūs krievu valoda. Kā mēs karosim? Mums pretinieks sakars vajag nokrausīties, mums vajag informāciju. Tas ir mūsu pretinieks, un pat padomju laikā mums bija skolās vācu valoda. Un latviešu bērniem, vismaz, ka es mācījos padomju laikā, mums nebija jāmācās fiziku un ķīmiju krievu valodā. Tā kā man liekas, tā krievu valoda mēs laiku runājam, bet tā ir mūsu bagātība pret mūsu pretinieku. Bet vai tas visiem jāmācās? Es domāju, ka tas būtu jāatstāj kā izvēles priekšmets, jo mums būs vajadzīgi tie cilvēki. Mums būs vajadzīgi diversija grupas, izlūk un tā tālāk, kas zina šo valodu. Man liekas, ka no tā mēs nekur neaiziesim. Arī tagad apmācot ukraiņu karavīrus, mēs varam runāt par angļu valodu. Tāpat jūs krieviski viņiem mācat. Tāpat viņi runā krieviski. Man ir vairāk 8 gabali no Ukrainas izlases spēlētājiem.
angliski zina 2, 3, pārējie runā krieviski, viņi tagad mācās to ukraiņu valodu paši. Tu labi nezini krievu valodu, ko tu saki par šo? Nu, es neteiktu, ka es labi nezinu. Nē, viņš runā. Es esmu dzirdējis, viņš runā ļoti labi. Esmu bijis arī ekskursijā vidusskolas laikā uz Krieviju, kas bija skolēniem, kur mācās krievu valodu un kur mācījās labi krievu valodu. Krievu valoda ir jāatstāj kā izvēles priekšmets, manuprāt. Kāda vēl valoda būtu jāzina? Nu, vācu. Bet krievu valoda, jā, viņi nodara. Tas, ka, piemēram, man personīgi ļoti nepatīk, ka, pieņemsim, mēs sēdētu 10 latvieši, ienāktu viens krievs, tad mēs visi sāktu runāt savstarpēji krieviski, tāpēc, lai apmierinātu vienu krievu, tas man besīja, bet, piemēram, izlūkošanai, iegūt informāciju, tas ir svarīgi. Es lasu, kas notiek Ukrainā, pamatā krievu valodā, ko pārpublicēja paši ukraiņi. Un tur ir tik daudz, kas, ko mums Latvijas mēdījos un Rietumu mēdījos neraksta. Tā kā valoda ļoti svarīgs. Nesaka, ka viņi tur jāizmanto, piemēram, tur pārdevēji jārunā krieviski un ar kaimiņu jārunā krieviski, bet jēdzīgām lietām tā valoda tiešām nav. Un Lauris, ko saka par šo krievu valodas? Viennozīmīgi. Valoda nav vienaidnieks. Tā ir privilēģija. Jo vairāk valodas pārzinām, jo labāk mums. Bet, nē, nu, protams, ka izlūkošanai un tādām lietām tas ir būtiski. Nu, kā brīvprātības. Tu piekrīti, ka skolās varētu būt kā brīvprātības? Nu, izlūkošanai, protams, ka to mēs arī redzam, ka arvien grūtāk patiesībā ir rekrutēt tādus krievu valodu zinošos. Ja mēs atgriežamies pie valsts aizsardzības dienesta, Lauri, kur jūs redzat riskus šobrīd? Pie tā, kas ir šobrīd tādā formā, kā šobrīd izveidots. Un kas ir uzlabojams? Ceļš, manuprāt, ir pareizs iesteigāts šobrīd un uzsākts. Valsts aizsardzības dienas kā dienas, manuprāt, ir nepieciešams. To varbūt vajadzēja izdarīt ātrāk. Bet, labi, ka vismaz šobrīd esam atvēruši acis un to tagad mēģinam, kā saka, taisnot. Uzlabojums. Manuprāt, mēs ejam un daram to, kā tam vajadzētu būt. Uzlabojums lietas vienmēr, nezinu, varbūt apmācībā. Tādās lietās tur vienmēr kaut ko var uzlabot, bet pašam projektam kā tādam es redzu, ka, ja mēs salīdzinām tieši tā, kā iepriekš minējām, kad Igaunijai ir šis te reģionālais princips, kā viņi iesauc arī valsts aizsardzības dienas karavīrus savā reģionā, un kā viņi tad veido šo te no valsts aizsardzības dienas karavīriem aizpilda šīs te tukšās vietas, kas iztrūkst profesionāla dienas karavīriem. Ja, tas īstenībā šī problēma arī ir mums, un tas, man liekas, ir lielāko daļu NATO valstu un ne tikai. Tad šis ir veids, kā papildināt karavīru rindas vienībās un ātrākais veids, es teiktu tā, un varbūt pat nesliktākais. Tad reģionālā karavīru papildināšana, kas vēl. Un, protams, šis te svarīgais punkts ir aktīvā rezerve, jeb rezerves sagatavošana. Ja? Tas nozīmē, ka mēs iesaucam šos te valsts aizsardzības dienas karavīrus, viņi nodien šos te 11 mēnešus, un mēs viņus ieliekam šajā aktīvajā rezervē, kas mums nodrošina šos te rezerves karavīrus, jo profesionāla dienas karavīri tik daudz neaiziet rezervē un nenodrošina šo rezervi pietiekamu, tad tas ir ļoti liels faktors. Protams, ka pie tā ir daudz kas vēl jāstrādā, lai viņu realizētu, lai viņš strādātu kā pulkstenis šī te rezerve, ja? Jo mums tie rezervisti ir, apmācība kaut kāda notiek, bet nav šī te konkrētā mehānisma. Tad menedžments, pašs rezervistu menedžments, viņš ir, bet vājš šobrīd. Jā. Mums ar instruktoriem pieaugot jaunies saucamo skaitam ir ok infrastruktūra? Jā, šobrīd ir ok, bet ja mēs vadamies pēc plāna, kāds ir paredzēts, tad protams, ka ir jātīsta gan infrastruktūra,
Ja, gan arī apmācības personāls. Ja, tad skaitam augot, arī mums ir jātīstās. Ja mēs to darām līdzi, tad mēs varam šos skaidrus. Mēs to varam izdarīt, sagatavot instruktorus. Tieši tā. Varam, ja? To mēs arī darām katru gadu. Palielinām šo skaitu, lai mēs varam ne tikai, kā saka, svarīgākais, protams, mums ir uzturēt šo kaujas gatavību un vispārējās lietas, bet arī nākotnē viņas attīstīt. Tātad, ja, tad gan attīstot infrastruktūru, ceļot jaunas kazarmas un tā tālāk, un tāpat tās audzējot un trenējot šos apmācību instruktorus. Man liekas, ļoti svarīgi saprast, mums ir obligātais militārais dienests, ko mēs apmācām Ādažos. Mums ir profesionālais dienests, ko mēs apmācām Alūksnē. Tas palielinām viņas ir, es negribu iet programmās. Mēs arī apmācām Ādažos arī profesionāli. Bet tās ir programmas, kuras ir kaut kur līdzīgas. Viņas ir vienādas, var teikt. Tieši tā. Pamat apmācībā. Tātad mēs ejam divas programmas, kuras ir vienādas. Jā. Viņas ir viņas tuvākajā laikā faktiski nebūs vairāk. Te visa pamatnāpācība būs cauri valsts aizsardzības dienestu. Profesionāla dienesta vairs tā apmācība, viņš ies jau no... Jā, tikai cauri. Tas bija mans jautājums, jo pretējā gadījumā mēs tērējam vienkārši neracionāli. Viņi būs faktiski ieeja viena būs... Tāpēc es domāju, kur jūs to piķi tērēt? Kāpēc tā ir? Tad mēs piķi normāli tērējam. Nē, tagad netērējam normāli. Viņš vēl tikai domā, viņi netērē. Tagad viņš netērē normāli. Viņam ir divas vienādas programmas, kur viņš tērē piķi. Tāda dubultā pārklās. Saimā budžetā neviens nav redzējis. Viņi tur ir tikai domājuši, bet viņi nav redzējuši. Tātad piķiņi pagaidām netērē. Un otrs, man liekas, ir ļoti svarīgs moments par tomēr tām augstskolām. Es minēšu, kāpēc man gribās tādīs augstskolās ieviest, jo cilvēks pabeidz 12. klasi. Mēs paši redzam, kā mums iet skolā, lai viņi noliktu eksāmenus, gatavojās iestāties budžetos un tā tālāk. Un cilvēks ir izplānojis kaut kādu savu karjeru, kur viņš grib aiziet. Palielam, es tagad pieņemšu, ka nav loterijas princips. Ja loterijas te vēl trakāk, viņi tagad pēc loterijas principa iesauc, viņš ir gatavojies iestāja eksāmeniem, viņi iesauc 11 mēnešu, mēs paši zinām, ko tas nozīmē pēc tam atkal sagatavoties augstskolā iestāja eksāmeniem. Tas ir ļoti traki, tas nav vienkārši. Un man gribētos, ka tādās augstskolās ir tā iespēja tam jaunietim, kas iet to konkrēto, ja viņš ir izvēles to profesiju, bet tad viņš arī iziet to militārismu, un tas viņam netraucē studēt. Un tad mēs dabonam šo normālo Latvijas patriotisko pilsoni. Nevis negatīvi, jo tie, kas jums ir atvaļinājušies, ieskaitot arī mani, mēs neviens neesam atvaļinājušies gandrīz pozitīvi. Mums ir bijuši kaut kādas tiesas, kaut kādas stāsti. Saproti, tas nav par to, ka mēs neesam patrioti. Ļoti ideāls projekts obligātam dienestam kā tādam, bet mēs jau izrunājam tās nianses. Es augstskolas students attiecīgi, un vēlreiz mēs arī, lai nodrošinātu šo te vienlīdzību, šis izņēmums nav ieviests, bet augstskolas students var, pirmkārt, ja viņš ir iestājies, viņš var prasīt atlikt. Viņš var atlikt līdz 26 gadiem, viņš var atlikt. Tas viena iespēja. Viņš var iet zemesardzē, 5 gadu dienestu, bet, protams, saprotot, ka jo ilgāk tu velc to, tad pašam katram ir jāizdomā, vai viņš bērns tais vai ne. 11 vai 8, jo tas, kas būs, parādīsies tajā brīdī, kad tu atlicis arī esi līdz tiem 26 gadiem. Jā, viņš nevar aiziet zemesardzē, jo zemesardzē viņam augstskola nenāks pretī. Ne, viņš var 20 dienas gadā, 26 dienas gadā. Bet viņam augstskola nāks pretī. Tu saproti, ko tu saki, augstskolas nenāk pretī, mēs nonākam pretrunā. Tas ir tas mans stāsts. Bet, un trešā, ja var pabeigt, tad trešā iespēja ir rezerves virsnieka kurs, kas arī ir programma 5 gados īstenojama, kur šis te attiecīgi augstskolas students var iestāties, bet, protams, tā ir daudz prasīgāk. Vai ja man tā godīgi teikt, vai tā būs vieglāka kā 11 mēneši, nezinu. Bet tā tev iespēja ir, jo, protams, mums kā sistēmai ir svarīgāk, ja tu esi ar augstāko izglītību, ka tu tad kļūsti par virsnieku, jo mums jau nav jau mums vajadzīgi tikai vienkārši rezervisti. Mums jau vajadzīgi kāds, kurš komandē arī tās vienības.